Labdien! Mani sauc Ārnis Balčus, un es jums sniegšu tādu kā ievada lekciju. Fotogrāfija nav tikai māka prast uztaisīt kvalitīvas bildes, bet arī prasme veiksmīgi skatītājam izstāstīt savu ideju. Un tieši veiksmīgs idejas artikulējums un nozīmes piešķiršana fotogrāfijai veido tās pievienoto vērtību. Šajā konkursā mēs jums aicinām iesniegt ne tikai fotogrāfijas, bet arī esejas. Un šīs nav divas dažādas lietas, bet tās tiks vērtētas arī kopā. Noteikti daudziem no jums radīsies jautājums, kāpēc jūsu esejām ir tikpat liela nozīme kā fotogrāfijām. Šeit ir svarīgi saprast, ka fotogrāfijas nav tikai kaut kādu jau notikušu mirkļu liecinieci, bet arī pašas ir vēsturiski objekti, kas satur un rada kaut kādas nozīmes un vizuālos kodus, ko autors apzināti vai neapzināti šīm fotogrāfijām ir piešķīris. Un tieši māka lasīt fotogrāfijas var palīdzēt mums saprast to nozīmi. Tāpēc ir būtiski ne tikai tas, ko mēs redzam, bet arī kā. Un semiotikā to sauc par denotāciju un konotāciju. Denotācija ir lietas, ko mēs fotogrāfijā redzam, kas vienkārši tajā ir attēlotas. Piemēram, ja es izvēlētos analizēt šo fotogrāfiju, tad tās denotācija būtu, ka mēs redzam strādnieku, kurš notīra putekļus no sejas Ļeņina piemineklim. Savukārt, konotācija ir kulturāls nozīmes un asociācijas, ko lietas, kas attēlotas fotogrāfijā, mums rada. Piemēram, šīs fotogrāfijas konotācija būtu, ka tas ir sava veida autora komentārs par Padomju Savienības norietošiem ideoloģiskiem simboliem, ka tie nemitīgi ir jāuzfrišķina un no tiem jānoslēg putekļi, lai tie joprojām uzturētu savu nozīmi. Kas ir būtiski, ka konotācija nav kaut kāds objektīvs vai fiksēts lielums, bet tas ir atkarīgs no katra individa kultūras bāzes, pieredzes, intelekta un dažādiem citiem apstākļiem. Un arī šī konotācija var mainīties laikam ejot un klāt nākot jaunai informācijai. Skaidrs, ka ikdienā vērot fotogrāfijas mums denotācija un konotācija prātā iešājas vienlaicīgi. Taču, kas ir būtiski, ka tieši konotācija ir tas, kas veido fotogrāfijas nozīmi, un arī tas ir tas, kas skatītājiem liek kavēties pie kādas no bildēm un to novērtēt, jo iespējams tā viņu uzrunā kaut kādā personiskā līmenī. Un tāpēc šī eseja ir svarīga, lai jūs strukturētu savu darbu, analizētu fotogrāfijas un mācītos lasīt un citu autoru darbus. Un tā arī palīdzēs jums vienkārši veicināt kritisko domāšanu. Bet pirms ķerties klāt, bilžu taisīšanai jums būtu priekš sevis jādefinē vairākas lietas. Un pirmkārt, ņemot vērā tēmas nosaukumu un arī noteikti izlasīt šo nosaukumu angliski, padomājiet, kādā veidā jūs varētu interpretēt uzdevumu tēmu un kāda varētu būt jūsu mērķi. Un centieties, protams, būt arī oriģināli. Otrkārt, domājiet, kāda varētu būt tehnoloģiskā pieeja, kas visveiksmīgāk jūsu ideju varētu realizēt. Piemēram, vai tā būs reportāžas, vai fotosesijas studijā, vai kaut kas cits. Un treškārt, papētiet, kas vēl līdzīgs ir tapis šīs tēmas ietveros. Proti, kad jūs esat sev definējuši kaut kādu tēmu vai veidu, kādā veidā jūs to risināsiet, vienkārši papētiet, vai kaut kas tāds jau nav bijis, un to, kādā veidā jūsu darbs atšķirsies no tā, kas jau ir bijis. Un tāpat arī nebaidieties iedvesmai smelties informāciju ārpus fotogrāfijas. Tā varētu būt tikpat labi glezniecība, literatūra, mūzika un sports. Tā kā veiksmi darbā!